izlasot kaut ko Rīgas laikā, tu saproti to dziļākā un līdz ar to arī ilgstošākā veidā. Tam pat nebūs nepieciešams teikums. Interesanti. Jā, ļoti labi izskatās. Un tas ir vienīgais žurnāls, kur es lasu, vai ne? Elitāra lasāmviela, elitāra vārdu labā nozīmē. Tas prasa tādu ļoti ētisku redaktoru darbu. Izvērtēt, kur ir tikai moda, kur ir iedomība un kur ir tiešām kaut kas tik vērtīgs, ka Latvijas pēc tā nevar iztikt. Tas ir ritīgi labs arhīvs. Sākot no kaut kāda 2003. 2004. gada, es 3-4 gadus palaidu garām daudzus žurnālus. Man patīk, ka man neuzspiež viedokli. Man patīk, kad man nesaka, kur ir jāskatās un kas ir pareizi. Rīgas laiks man vienmēr ir ceļojums Somālīza, kad es braucu ārpus Latvijas. Man ir pase, tad ir Rīgas laiks padusē, un tad es ieeju lidmašīnā un visi zina, ka es esmu intelektuāls. Atsevišķos momentos, kad cilvēks nav nopūlējies, viņš vienkārši kaut kā interesanti parādās. Daudz lietas, par kurām nebija iedomājies vai zinājis, es esmu sastaps Rīgas laikā tieši. Vai tad domāšana arī nav izklaide? Jā, interesantas intervijas. Es domāju, intervijas ar nozīmīgām personībām. Es nedomāju, protams, sevi. Es biju izņēmums. Tādi alternatīvi unikāli raksti, kas, piemēram, tagad ir par Šagālu un vēl citiem, tas tāds gaisotne cita tam žurnālam. Un ikreiz tās brīnišķīgās bibliotekāras man ir teikuši, Rīgas laiks ir nolasīts, apskatieties. Es viņu nesāju somā, viņš jau ir nobiržēts, bet visdrīzāk es izlasīju vienu rakstu un ar domu, ka kaut kad nākotnē es izlasīšu tā no vārka līdz vārkam visu. Un tad tu zini, kad gribēs kaut ko pārdomāt, tad tu varēsi nopirkt to žurnālu. Tā laikam bija Burgundija, kur bija tas tie kaut baigie izēdāji, kas tur vīnu reducēja. Žurnāļčiks pret celam. Provokatīvas. Regulāri. Pēc formas. Augstā gastronomija. Bez komplimentu mērces. Jābūt ir filozofiem. Tagad ir daudz labāk. Tā aizlidošana tāda, ka, var sakot, nav nekādas pozīcijas. Mazliet noņemt kaut kādu to indītes devu caur tiem jautājumiem šad tad. Varbūt tā nacionālo īpatnību tēma būtu attīstāma. Vispārējās šķietamās labklājības un tāda glamūra propagandas fona šāda veida žurnāls ir absolūti nepieciešams. Atgādina par pārliecīgām vērtībām, kas ļauj apjaust, izzināt sevi. Palielinājis to viedokli un spektru, kādā var skatīties uz kaut kādām lietām. Dziļums arī sevi, tāpēc tā, ka arī varbūt kaut kur tev iekšā un tu tā Koķetākā vai nopietnākā veidā iegūt atbildi par visbūtiskākajiem jautājumiem savā dzīvē. Saprotoša refleksija par to, kas notiek. Rīgas laiks nav stumdamais papīrs. Var paņemt jebkuru no tās kaldas žurnāla numuru, un tur vienmēr būs kaut kas interesants. Es izvairos teikt domas, jo man tāda liekas, ka sacensties ar Rīgas laiku domās ir gan arī neiespējami. Krāsa traucē, ritīgi traucē. Melnbaltā ir sava skaidrība, baltais gaisma un enerģija un melnais ir materiālais. Un bez liekām bildēm, jo tas novērš uzmanību no domas. Rīgas laiks ir Rīgas laiks. Viņu ir interesanti lasīt. Man viņš patīk. Viņai ir ko lasīt.